Vecā UNO reversa kārts iespējams atkal tiek izspēlēta. Tikai pirms pāris nedēļām mēs apspriedām, kāpēc. Baltkrievija nebija pievienojusies Ukrainas karam kā aktīva dalībniece, neskatoties uz tās ilgadējo savienības valsts statusu ar Krieviju, un neskatoties uz to, ka daudz attālāks sabiedrotais bija iesaistījies konfliktā. Bet tagad mēs redzam, ka Zelenskis atklāti draud uzbrukt Baltkrievijai, ja Ukrainas prasības netiks izpildītas. Tas ir jaunākais pavērsiens, kamēr optimismu vilnis turpina pārņemt rietumus. Tomēr vai tas galu galā būs skarbs, bet bezjēdzīgs runas, vai arī Ukrainas draudi patiešām sāks īstenoties? Šodien mēģināsim tikt skaidrībā ar šo jautājumu. Sāksim ar īsu pārskatu par Baltkrievijas lomu karā līdz šim, īpašu uzmanību pievēršot Ukrainas pašreizējām drošības bažām. Pēc tām aplūkosim Ukrainas izteikto draudu. Vai tas ir tikai parasts, bezjēdzīgs, tukšs runas, vai arī no tā varētu izrietēt kas nopietnāks? Visbeidzot, mēs detalizētāk aplūkosim, kādas tieši iespējas ir Ukrainas rīcībā, kā arī ar katru no tām saistītos riskus un ieguvumus. Bet sāksim ar Baltkrievijas lomu šajā karā līdz šim. Un vislabākais apraksts būtu nepārāk daudz. Minskas vissvarīgākā loma bija kalpot kā placdarms 2022. gada februāra iebrukumam. Šī ļoti šaurā daļa nostrādāja nevainojami. Taču Krievijas iebrukuma īstenošana nebija tik veiksmīga, un tieši tāpēc mēs par to joprojām runājam vairāk nekā 4 gadus vēlāk. Protams, Kremlis ir meklējis aktīvu atbalstu no Baltkrievijas, taču Lukašenko ir pretojies šiem aicinājumiem. Ik viens no malas var novērot, ka šis karš Krievijai ir bijis stratēģisks zaudējums, tāpēc brīvprātīga iesaistīšanās cīņā būtu muļķīga. Nerunājot nemaz par to, ka pastāv ievērojama iekšēja pretestība Lukašenko valdībai, un pēdējo reizi, kad situācija sāsinājās, Krievijas intervences draudi atturēja no atklātas sacelšanās. Un nav nekādas garantijas, ka Kremlis šodien spētu sniegt šādu atbalstu. Tas nozīmē, ka Baltkrievija var sniegt tikai pasīvu atbalstu, kas nav aprobežojies tikai ar sākotnējo spēku izvietošanu. Sākumā ik pa laikam parādās ziņojumi, ka Krievija lido ar droniem tieši pāri Baltkrievijai, lai uzbruktu Ukrainai. Jūs varat redzēt, ka ģeogrāfija šeit padara šo pievilcīgu jau tikai no attāluma viedokļa. Taču ir arī stratēģiska aizsardzības sastāvdaļa. Ukraina iegulda tik daudz pūļu, lai uzstādītu pret dronu aizsardzību austrumos, ka apmānīt caur Baltkrieviju izskatās kā gudra ideja. Tas saistās ar otru Baltkrievijas pasīvā atbalsta sastāvdaļu, kas ir daudz labāk dokumentēta. Krievija lidos ar droniem gar Baltkrievijas-Ukrainas robežu, atkal kā veidu, lai samazinātu Ukrainas spēju šaut pretgaisa aizsardzību uz šiem mērķiem. Taču iespējams visplašāk izplatītākais atbalsta veids, ko sniedz Baltkrievija, ir navigācijas un uguns koriģēšanas nodrošināšana. Būtībā Krievija var izvietot virkni retranslācijas staciju Baltkrievijas teritorijā. Šīs stacijas pēc tam var sazināties ar Krievijas droniem, kad tie lido uz Ukrainu un tās teritorijā, paplašinot sakaru diapazonu tuvāk galamērķiem. Tās var arī palīdzēt Krievijas droniem, kas tiek traucēti un ielido Baltkrievijā, lai atgūtu orientāciju un atgrieztos Ukrainā. Ārpus militārās jomas Baltkrievija ir palīdzējusi Krievijai ar naftas pārstrādi, gan benzīna ražošanu Krievijas iekšējam tirgum, gan dīzeļdegvielas nodrošināšanu Krievijas kara mašīnai. Apmēram 2022. gadā šis teikums būtu šķītis muļķīgs. Taču, ņemot vērā Ukrainas nebeidzamos triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tas tagad ir kļuvis par dzīves realitāti. Krievijai ir nepieciešama palīdzība, lai apmierinātu pieprasījumu gan civilajā, gan militārajā sektorā, un Baltkrievija ir viena no retajām valstīm, kas var viegli ieņemt šo lomu. Vēl pēdējā piezīme par to, par ko Ukraina tik ļoti neuztraucas. 2022. gada februāra iebrukuma maršruta atkārtošanos. Protams, kādu dienu varētu būt iespējams, ka Krievija to mēģina atkārtot. Taču Kremlim vispirms būtu jāsapulcina cilvēki un tehnika šajā vietā tādā daudzumā, kas būtu acīm redzams visiem. Un pat ja Krievija mēģinātu darīt kaut ko slepenu, šajā apgabalā ir tik daudz cilvēku, kuri vienas nakts laikā varētu pārvērsties par miliciju, ka šī stratēģija tāpat nebūtu efektīva. Tādējādi ir vairākas jomas, kurās Baltkrievija palīdz Krievijai. Taču mēģinājums likt Ukrainai būt godīgai par vēl vienu fronti ir tikko pamanāms notikums. Tas mūs noved līdz pagājušās nedēļas beigām, kad Zelenskis izteica ultimātu Baltkrievijai. Izraidiet Krieviju vai vērojiet, kā Ukraina to izdara Baltkrievijas vietā,
faktiski noraidot Lukašenko apgalvojumu, ka Baltkrievija nav iesaistīta karā. Ņemot vērā visu pārējo, kas šobrīd notiek pasaulē, jums iespējams nav bijis laika par to aizdomāties. Īpaši, ja galvenokārt patērējat kreisi orientētus ziņu medijus. Šim notikumam patiesībā bija vairāk atspoguļojama līnija kreisajos medijos nekā citur, taču izteikti kreisie izdevumi par to bija ievērojami klusāki. Un pat ja jūs redzējāt šo stāstu, iespējams, ka nelasījāt to pašu tā versiju. Kreisajiem mēdījiem bija tendence šo stāstu pasniegt ar morālo un humanitāro aspektu uzsvaru. Savukārt labēji noskaņotie mēdīji koncentrējās uz ģeopolitiskajām attiecībām starp Baltkrieviju un Krieviju. Es par šīm atšķirībām zinu, pateicoties šodienas video sponsoram Ground News, kas atkal ir ar mums. Viņi vienmēr ir jums līdzās, piedāvājot blind spot, jeb pārskatu par stāstiem, kurus noteikti mēdīju segmenti palaiž garām. Un apmeklējot ground.news/linesonmaps vai noskanējot QR kodu uz jūsu ekrāna, jūs varat iegūt lielisku 40% atlaidi Vantage plānam, lai piekļūtu visam šim un vēl vairāk. Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par šodienas video atbalstīšanu. Jebkurā gadījumā varēja redzēt, ka Zelenskis ir nopietni noskaņots. Baltkrievijai bija tikai 1 nedēļa, lai izpildītu prasības, nevis parastās 2 nedēļas brīdinājuma. Bet runājot nopietni, tava pareizā pirmā reakcija būtu bijusi pieskarties zīmei. Neklausies, ko saka līderi. Šeit ir visi iemesli blefot. Ja Baltkrievija domā, ka Ukraina ir nopietna, tad tā varētu izraidīt Krieviju. Tas dotu Ukrainai tieši to, ko tā vēlas, nepaceļot ne pirkstu, kas savukārt dotu vājākai Ukrainai stimulu izlikties stiprākai. Savukārt pati deklarācija nevar sniegt nozīmīgu informāciju, kas mainītu to, kā Baltkrievija reaģētu. Tagad problēma ar mūsu mūsdienu pasaules reakciju uz tukšām runām ir tāda, ka mēs bieži esam aizgājuši pārāk tālu otrā virzienā. Vārdiski draudi nav pēc būtības meli. Trumps to pateica, tātad tam jābūt nepatiesam. Tas ir kļuvis par savu veidu joku, bet mani uztrauc, ka pārāk daudzi cilvēki tam tiešām tic, un tic uz savu risku, kā mums iespējams vajadzēja mācīties no Irānas. Viss, par ko zīmes pirmā puse mūs brīdina, ir tas, ka pats runāšanas fakts nesniedz daudz informācijas, nevienā ne otrā virzienā. Un ja Lukašenko paskatās uz zīmes otro pusi, viņš varētu sākt uztraukties, kas šķiet arī notiek, ņemot vērā viņa nesenos centienus uzlabot diplomātiskās attiecības ar Ukrainu. Jūs, iespējams, šos teritoriālās apmaiņas skaitļus esat redzējuši jau duci reižu. Pāris mēneši Ukrainas panākumu, kas koncentrēti Zaporīžijā, pēc aptuveni 1,5 gada noturīgas Krievijas kontroles pār kara tempu. Šie panākumi jūnijā šķiet palēninās. Taču galvenais iemesls šķiet ir Ukrainas kampaņa iznīcināt Krievijas loģistiku, izmantojot jaunis strādātus vidējas darbības dronus. Vai zini, kam vēl šie vidējas darbības droni būtu labi piemēroti iznīcināšanai? Visas tās Krievijas lietas, kas atrodas Baltkrievijā. Te ir vēl viens veids, kā noformulēt šo situāciju. Liela daļa diplomātijas ir tas, ka katra puse cenšas pārliecinoši izskaidrot otrai pusei, kāda ir spēles struktūra. Tas viss ir tajās grāmatās uz plaukta. Sējumi ar vienlaikus aizraujošām un sāpīgi garlaicīgām sarunām par katra konkurējošā diplomāta spējām un politiskajām bažām. Ar aicinājumiem otrai pusei pašiem veikt izpēti, lai pārbaudītu šo informāciju. Šādā gaismā Lukašenko nākas izvērtēt savas iespējas. Nevis tāpēc, ka Zelenskis viņam to lika, bet gan tāpēc, ka gaisā ir kaut kas cits. Un tas nav mīlestība Krievijas kaimiņu valstīs. Tā ir tie droni. Un Lukašenko lēmums ir atkarīgs no tā, ko viņš sagaida, kas varētu notikt, ja viņš nepakļausies Zeļenska prasībai. Nākamais jautājums ir, ko Ukraina patiesībā varētu darīt šeit? Šie vidējās darbības droni padara uzbrukumu Baltkrievijai ticamu. Tie joprojām negarantē, ka Ukraina vēlēsies to īstenot. Tātad, kas notiks, ja Baltkrievija pārbaudīs Ukrainas blefu? Šeit ir 3 skaidras iespējas. Viena iespēja ir atslābt un neko nedarīt. Otrā iespēja ir sākt uzbrukumus Krievijas mērķiem. Trešā iespēja ir pievienot Baltkrievijas naftas infrastruktūru šim sarakstam. Pirmā iespēja ir salīdzināšanas pamats, tāpēc man nav daudz ko tieši piebilst, izņemot to, ka pastāv iespēja, ka Zelenska sākotnējie komentāri bija tīvs blefs.
Tajā pašā laikā Ukrainas izlūkdienesti apgalvo, ka Krievija uzkrāja tehniku, lai izmantotu Baltkrieviju kā priekšējās līnijas palaišanas vietu jaunam dronu uzbrukumu vilnim. Tāpēc tas ir vēl viens arguments pret tīra blefa teoriju. Ievērojami. Daļa no šī apgalvojuma atsaucas uz Baltkrievijas teikto, ka Ukraina gatavojas uzbrukumiem Baltkrievijai, kas šiem notikumiem piešķir interesantu, preventīva kara pieskaņu. Atvainojos, ja pēdējais teikums jums sagādāja nelielu apjukumu. Pārējot pie trešās iespējas, uzbrukums naftas infrastruktūrai būtu interesants. Naftas produkti noteikti ir divējāda lietojuma, taču ir grūti apgalvot, ka Baltkrievija militāri veicina Krievijas kara centienus, tirgojot naftu, vismaz pēc starptautiski pieņemtajiem standartiem šajā jautājumā. Ir arī grūti iedomāties, kā Ukraina varētu izvairīties no civil iedzīvotāju upuriem, uzbrukot naftas infrastruktūrai. No turienes Baltkrievija būtu gatava atbildēt ar prettriecienu. Būtībā Baltkrievijai ir bijis viss iespējamais iemesls izvairīties no aktīvas iesaistīšanās karā, bet Ukraina tāpat viņas ievilktu tajā. Vienīgais veids, kā tas varētu darboties, ir, ja Baltkrievija kaut kādā veidā būtu ārkārtīgi nevēlas iesaistīties karā, bet tai būtu arī spēja politiski stingri nostāties un piespiest Krieviju pamest valsti. Un, lai gan esmu pārliecināts, ka Kijevai būtu ļoti smieklīgi, ja Krievijai nāktos vēl vairāk izkliedēt savus pretgaisa aizsardzības spēkus pašā Krievijā, es domāju, ka tas nav tā vērts, ja Baltkrievija sāktu mobilizēt savus spēkus pret Ukrainu. Lai sniegtu nelielu ieskatu, Ukraina importē jēlnaftu no Azerbaidžānas un Kazahstānas. Un jaunākās ziņas. Ukraina izmanto naftu savam kara mehānismam. Iedomājieties, ja kādu dienu Krievija nolemtu uzbrukt šo valstu naftas infrastruktūrai, vai viņi vienkārši sēdētu un neko nedarītu? Un kā ar Grieķiju, Poliju, Lietuvu un Turciju, kas importē naftas produktus uz Ukrainu? Vai viņi arī to pieciestu bez pretestības? Noteikti ne, kā atbildi uz atklātu uzbrukumu. Tas jau ir 5. panta jautājums. Varbūt slēpens uzbrukums, jo tādas lietas visticamāk jau notiek. Karš ir pilns ar netīriem noslēpumiem, vai ne? Patiesībā tas Ukrainai piedāvā labāku alternatīvu šajā situācijā. Tu esi iepriekš strādājis ar Baltkrievijas pretošanās kustību. Kāpēc gan vēlreiz nesadarboties ar viņiem pie jauniem mērķiem? Atbilstoši Zelenskis tikās ar trimdā esošo Baltkrievijas opozīcijas līderi, kas mēdz parādīties negaidītās vietās māja beigās. Atgriežoties pie atklātās puses, šeit ir vidusceļš. Ierobežot triecienus tikai uz Krievijas militāriem mērķiem. Tam ir lielāks potenciāls, jo nav skaidrs, vai Lukašenko jebkurā gadījumā ir īpaši apmierināts ar pašreizējo vienošanos. Baltkrievija kopš Padomju Savienības sabrukuma ir militāri saistīta ar Krieviju, taču tradicionāli šīs saistības iemesli bija pretēji. Jebkuri militārie draudi Krievijai vispirms būtu jāpāriet caur Baltkrieviju, tāpēc Minska varēja izmantot Maskavu savā labā, jo Krievijas karaspēkam būtu izdevīgāk stāties pretī izaicinātājiem Baltkrievijā, nevis pie Krievijas robežas. Savukārt Krievija izmanto Baltkrieviju kā priekšējo operatīvo bāzi, lai uzbruktu Ukrainai. Tas varētu padarīt Minsku par sabiedroto tikai labos laikos. Priecīgi iesaistās, ja karš norit veiksmīgi, bet kļūst skeptiski, kad lietas vairs neiet tik labi. Lietas vairs neiet tik labi. Tātad Ukrainai šeit ir ļoti daudz ieguvumu. Labākajā gadījumā tas sasprindzina Savienotās valsts attiecības, un Krievija izved savus resursus no Baltkrievijas. Reālākā gadījumā šī spriedze piespiež Kremli piedāvāt Minskai vairāk, lai saglabātu attiecības. Tas joprojām ir ieguvums Ukrainai. Labāk, lai Lukašenko kontrolē miljonus dolāru nekā Kremlis. Sliktākajā gadījumā, pieņemot, ka Baltkrievija vispār nevēlas iestāties par sevi, Krievija turpina darbināt sistēmas valsts iekšienē. Taču tagad tai jāaizsargā šīs sistēmas no Ukrainas droniem. Tā pēkšņi liela daļa pret dronu aizsardzības tiek pārvietota no Krievijas kontrolētajām teritorijām citur, atstājot vēl vairāk caurumu, pa kuriem Ukrainas droni var izlausties cauri. Tas arī atbilst esošajām normām par trešo pušu iejaukšanos šajā konfliktā. NATO valstis neļauj Ukrainai lidināt dronus pāri to teritorijai. Tuvākais tam ir tas, ka Krievija apzināti traucē Ukrainas dronus, lai tie avarētu NATO teritorijā, kā tādu provokāciju. NATO pat neizvieto pretdronu aizsardzību Ukrainā, lai gan daudzi Krievijas lidaparāti ir pārkāpuši NATO robežas. Patiesībā NATO dažkārt ir vērojusi, kā Krievijas droni atgriežas Ukrainā.
NATO pamatstratēģija šeit ir saglabāt distanci no kara un tādējādi palikt ārpus atklātas Krievijas militāras darbības. Šādā skatījumā Baltkrievija ir novirzījusies no starptautiskajām normām, padarot to par leģitīmu mērķi. Ukrainas rīcība ir vērsta uz to, lai sodītu Baltkrieviju un piespiestu to atgriezties pie starptautiskajām normām. Tāpēc es sagaidu, ka šeit kaut kas notiks, ja Baltkrievija nereaģēs uz ultimātu. Valstī ir pārāk daudz neaizsargātu mērķu, kas pirms 6 mēnešiem vēl nebija tik atklāti. Grūti saprast, cik liela rīcības brīvība Baltkrievijai vispār ir šajā situācijā. Ja Lukašenko nezina, kā pateikt nē Putinam, tad tas viss ir tikai teorētiski. Starp Ukrainu un Baltkrieviju nav nekādu sarunu problēmu, un tas ir tikai Ukrainas un Krievijas konflikta turpinājums. Un mēs visi zinām, cik neveiksmīgi ir noritējuši mēģinājumi atrisināt šo konfliktu. Tomēr draudi var viens otru neutralizēt meta līmenī. Atceries, tas sākās ar to, ka Ukraina apgalvoja, ka Krievijas spēki draud uzbrukt Ukrainai. Tie var ļoti labi palikt tur, neaizskarti, jo Ukrainas spējas atturētu no turpmākas izmantošanas. Atvainojos, ja tevi sarūktina kinētiskas darbības trūkums. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Pastāv neliela iespējamība, ka Ukraina varētu veikt aktīvus pasākumus, lai uzbruktu Baltkrievijai. Pašreizējās mediju diskusijas par šo jautājumu izriet no Volodimīra Zelenska komentāra, taču patiesībā uzmanība būtu jāpievērš Ukrainas vidējā darbības rādījusa triecienu kampaņai, kas tagad padara šādu operāciju iespējamu, kamēr iepriekš tas nebija iespējams. Un man ir aizdomas, ka iespējamā trieciena apmērs būtu ierobežotāks nekā to pašlaik norāda Ukrainas draudi. Vēlreiz paldies Ground News par šodienas video atbalstīšanu. Dodieties uz ground.news/Lines un Maps, lai saņemtu lielisku 40% atlaidi Vantage plānam. Tikmēr jūs varat arī apmeklēt manu otro kanālu, lai uzzinātu vairāk par Ukrainas un Baltkrievijas attiecībām, kas virzās pretējā virzienā. Kāpēc Baltkrievija nav darījusi vairāk? Turklāt ir interesants stāsts par to, kā šī fotografija radās. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu. Un es jūs redzēšu rīt. Sargiet sevi!